atkal viņu apdzīnu. Viņš tur brauca, un es palielināju ātrumu, un es esmu krūtāks. Yes! Ātrāk aizbraucu, tāpēc, ka viņš palika aiz manis. Un zini, tur pienāk sarkanā gaisma, un jūs apstājaties, un tu paskaties uz viņu tāds bās. Viņš arī šeit ir. Bet es viņu tikko apdzīnu, un tāds, yes! Bet, viņš tur arī ir. Un beigās tu mājās nokļūst varbūt pa 5 minūtēm ātrāk nekā viņš. Kāda tam jēga? Tu vismaz pierādīji tās, yes, es esmu labāks. Es viņu apdzīnu. Un? Kāpēc tev gribējās viņu apdzīt? Es par to izdomājies. Kāpēc tev vajag tādu, yes, es esmu labāks? Priekš kā? Un arī vēl viens jautājums, uz kurien tu steidzies? Un kāpēc tev vispār ir jāsteidzās? Ko tad tu nokavēsi? Ko tu vispār vari nokavēt? Tev ir steiga, tev ir stress, tev ir nemieris, pārdzīvojumi, vainas sajūta, bailes, neusticība, pārākuma sajūta, konkurence. Šitās visas destruktīvās sajūtas tev vienkārši čakarē dzīvi. Varbūt tu to nejūti, paskaties uz savu veselību. Tev ir liekais svars? Ir? Galva sāp? Kājas sāp? Asinsspiediens ir paaugstināts, nav paaugstināts. Tavs ēdiens, ko tu ēd, ir veselīgs vai nav? Tu vienkārši kompensē kaut ko, kas tev pietrūkst. Tu vienkārši kompensē. Un ir jautājums, tu gribi tā turpināt dzīvot, vai tu beidzot gribi kaut ko izmainīt? Un tad ir jautājums tālāk. Tu gribi cik ilgā laikā tur nokļūt, tur, kur tu gribi būt? Vai tu vispār esi domājis, kur tu gribi būt? Cik ilgā laikā tu tur vēlies nokļūt? Es tev varu izstāstīt pēc savas pieredzes. Garš stāsts, bet īsumā es te tagad visu neteikšu, bet īsumā ir lieta tāda, ka tu vari to visu sasniegt, bet ja tu atbrīvojies no šitām destruktīvām sajūtām, kuras es uzskaitīju iepriekš, tad tās tev vienkārši čakarē un notur tajā vietā, kur tu esi šobrīd. Un viss. Bet mana pieredze ir tāda, ka es arī tur biju, steidzos, kavēju, stresā, bailēs, nedrošībā, neusticībā, nemīlēju sevi. Un šo visu es izmainīju 2 mēnešu laikā. Un pēc tam es vienkārši vēroju to, kā notiek izmaiņas, kā viņas ar laiku attīstās. Bet tas iedīglis tika ielikts 2 mēnešos. Un tagad es daru tieši to pašu, es vienkārši palīdzu cilvēkiem. Kāpēc es to palīdzu? Tāpēc, ka es redzu, ka tam reāli ir jēga. Piemēram, man ir kliente, kura 3 sesijās pabeidza savu sapni, kura beidzot ir tur, kur viņi grib būt. Tikai 3 sesijās, tas ir reāli rekordista, viena riktīgi krutā klienta bija. Tikai 3 sesijas. Jā, tas vispār perfekti. Bet man te daudzas atsauksmes paliek vienkārši aizkadros, jo cilvēciņiem ir tas, ka, negribās parādīt, kur ir izmainījušies un kuri par to nestāsta. Bet izmaiņas ir ļoti lielas. Un ja tu gribi, tad vienkārši piesakies uz diagnostikas konsultāciju. Ir tāda iespēja, tāpēc, ka es esmu atsākusi savu darbu pēc atvaļinājuma. Man bija 4 mēnešu atvaļinājums. Atsāku savu darbu, tā kā piesakies droši uz diagnostikas konsultāciju caur mājaslapu, kas ir norādīta profilā. Tur es tev palīdzēšu saprast, kas šobrīd tavā dzīvē notiekās un kas ir tas, kur tu gribi būt. Un parādīšu tev konkrēti pa soļiem, kas tev šobrīd traucē to sasniegt zemapziņas līmenī. Un ja tu būsi gatavs pārmaiņām, un ja es redzēšu, ka es varu to palīdzēt, jo es visiem nepalīdzu, es izvēlos tos, ar kuriem es strādāju. Tu gribēsi strādāt ar mani un es ar tevi, tad mēs iesim terapijā tālāk. Un tavs pārmaiņu ceļš beidzot varēs sākties.